Par uzņēmējdarbību bieži mēdz teikt, ka uzņēmēji piedzīvo ļoti lielu stresu. Viņiem ir stresa situācijas, tas ir stresains darbs, visu laiku ir zvani, problēmas, risinājumi. Kā tu tiec galā ar stresu? Es mēģinu sevi organizēt kaut kādā tādā veidā, kad man nav plānotāji. Jo plānotājs var man iedzīt ļoti ātri stresā. Jo es zinu, ka tas, kas man ir jāizdara, es to nevaru izdarīt 48 stundās vienā diennaktī. Un tāpēc es mēģinu pievēršos tām aktuālām lietām, kas ir prioritāte tajā brīdī, tad mēs uz viņu arī strādājam. Un, ja tu jūti strādā un kaut kas neiet, atļauj bišķiņ tā kā atlaid viņu, paskaties no malas uz šo te jautājumu, tad uztaisi vakarēšanu ar kolēģiem kopā. Un principā pēc vakarēšanas parasti ir tā, 70% problēmas atrisinājušās, 30% nerisinās. Paldies. Ja tev nav plānotāji, nesni, kad nokavējis tikšanos? Es esmu bieži vien salicis, kad esmu mēģinājis būt ļoti centīgs, salicis, teiksim, vienu tikšanos tā vienu uz otras. Gadās, bet ko darīt. Bet tajā brīdī, kad mēs saprotam, ka saliek un tikšanās var teiksim, tu kavēji vienā vietā 5 minūtes un beigās dienā tu jau esi pēdējo cilvēku vienalga pievīlis. Tad labāk strādā uz šo mirkli. Tā.